Tas pirmais, gan vingrojot vai nevingrojot, ir paklausīties sevi un būt godīgai pret sevi, vai tā vingrošana patīk, vai es tajā aktivitātē jūtos labi. Tā kā jāatrod tā savu kustību, ar ko tu jūties mierā. Pirmkārt, tas ir pirmkārt, kas būs tā vide. Pats galvenais ieklausīties sevi. Katrā kustībā, vai man no šīs kustības ir bail, vai es to daru tāpēc, ka man iepriekš tas sanāca un man gribās, vai arī es to daru priekš savas veselības, lai pakustētos, lai justos labi, lai mugura turpinā būt kompakta ar muskulīšiem, neaizmigušiem apkārt šeit visur korsetes zonā. Noteikti ieklausīties savā ķermenī, vai ir tāda iekšēja spriedze, liels spiediens, jebkurš vingrojums, kas jādara, tad pastiprinātu sasprindzinēšanos, es teiktu uzdot jautājumu, vai tas tiešām ir jādara. Noteikti sāpes, asiņošana, kaut kādas asas durošas sāpes, tad gan būtu jāapstājās un jāpārskata, ar ko mēs te nodarbojamies.